cēli, skaisti un noslēpumaini. Tādi ir melnie stārķi, un Latvija var lepoties, ka arī mūsu mežos šie putni vij ligzdas un dzīvo. Taču pēdējo gadu laikā melno stārķu skaits Latvijā sarūk, un kas zīmīgi, pastāv īpaši neproporcionāla mirstība starp dzimumiem. Dzimumu sadalījums ligzdās jau ir normāls. Viņi izšķiļās, visi kārtībā. Ligzdas atstāšanas brīdī ir apmēram pusi uz pusi, bet tas, kas notiek, ir šobrīd pēc visiem esošajiem datiem, mammas mirst nesalīdzinām vairāk nekā fāteri. Pēc ornitologa aprēķiniem Latvijā melno stārķu dzimumu sadalījumu šobrīd ir aptuveni 80% tēviņi un 20% mātītes, kas nav normāli. Tāpēc projektā iesaistījās arī Maksa Planka ornitoloģijas institūts, kas piešķīra raidītājus, ar kuru palīdzību ornitologi var padziļināti pētīt melno stārķu pārvietošanos, migrāciju un paradumus. Pirmajā projekta sezonā 2013. gadā ar raidītājiem tika aprīkotas 8 melno stārķu meitenes. Migrācija tām bija ļoti dažāda, vienām tālāka, citām pavisam īsa. Un šeit redzamas valstis, kurās putni ir gājuši bojā. Līdzīgi notika arī otrajā sezonā, kad vairāki no melnajiem stārķiem gāja bojā vēl īsti neuzsākot savu pirmo migrāciju. Ilgu laiku veiksmīgākā no lidotājām bija Mellene no Priekulas, taču šī gada martā arī viņas raidītājs pārstāja kustēties, un tas nozīmēja, ka bojā gājuši visi pirmās sezonas ar raidītājiem aprīkotie melnie stārķi. Un šobrīd dzīva ir vien kate no brocēniem. Mellenes gadījumā man bija skaidrs, ka viņi pa galam nākamajā dienā, kad tas ir noticis. Un tad es ar visu to, ka es zinu, ka viņa ir pa galam, viņa atrodas 5500 kilometru attālumā, es kādas 3 dienas jutos tā, nekā. Tagad izredzes sagaidīt kādu putnu, kad viņš varētu varbūt sākt ligzdot, ir atbīdījušās precīzi par 1 gadu, jo viņa bija vienīgā, kas bija no pagājušā gada vēl palikusi. Mellenes raidītājs šobrīd ir jau Sudānas galvaspilsētā Hartumā. Cilvēki, kas raidītāji atdevuši, atzinušies, ka Melleni nošāvuši netīšām. Medījuši citus putnus, bet lodes ceļā trāpījusies arī Mellene. Šobrīd droši palicis pāri dzīves ir tikai viens, ir vairāki, pa kuriem pilnīgas pārliecības nav, jo signāls ir pazudis, un mēs nezinām, kāda iemesla dēļ, vai pie vainas ir raidītājs, vai pats putns ir gājis bojā. Bet tas, ka šis atbirums 2 gados ir tik liels, tas ir dramatiski. Jā. Tas liek domāt par to, kādas šai sugai perspektīvas. Gan ārvalstīs bojā gājušo, gan tepat Latvijā atrasto melno stārķu asins un spalvu paraugi tika sūtīti uz Kalifornijas Universitātes laboratoriju, lai pētītu iespējamo radiācijas klātesamību paraugos. Nesen saņemti rezultāti. 8 no šīm spalvām tika konstatēts vājš, es uzsveru vājš. Cēzijas 137 signāls. Kas no tā izriet? No tā izriet, ka atbilde uz jautājumu, vai pie daudz kā, kas notiek Latvijā ar stārķi, varētu būt kaut kāds Černobiļas nopelns. Atbilde ir ne jā, ne nē. Cēzijas 137 ir viens no cēzija radioaktīvajiem izotopiem, kas rodas kodola reaktoros urāna dalīšanas rezultātā. Daļa Latvijas melno stārķu migrējot šķērso Ukrainas teritoriju tuvu Černobiļai, un tāpēc radās aizdomas par radiācijas iespējamo ietekmi uz putniem. Tas, protams, ir pietiekami, lai šo te versiju par iespējamo radiācijas ietekmi testētu nopietnāk. Tas ir vislabākais variants būtu uzlikt raidītājus vecajiem putniem, kam atkrīt šīs te 1. gadu mirstības problēmas, vai viņas ir nesalīdzinām mazākas. Un galvenais tie, kuriem ir skaidri redzams, ka viņiem ar ligzdošanu kaut kas ir pilnīgās auzās, tur nepārtraukt nesekmīgi un tam līdzīgi. Tad mēs arī redzētu, kur viņi tos draņķus dabū.
Kā zemes intensitātes radiācija ietekmē putnus pasaulē, šis jautājums ir salīdzinoši maz pētīts. Taču no šiem rezultātiem iegūtie dati liecina, ka piesārņojums pastāv arī tepat Latvijas mežos. Viens no šiem 8 putniem ir jaunais putns, kas nekad nav atstājis ligzdu, 100%. Bet tā ligzda atrodas 6,7 km no vienas no bijušajām armijas bāzēm, kur bija raķetes. Tam ar Černobiļu nav nekāda sakara, pilnīgi noteikti, bet šajā gadījumā droši vien var teikt, labi, tas signāls ir ļoti vājš, bet tas nozīmē, ka kaut kāds tomēr palielināts fons, arī šāds palielināts fons var būt šur tur Latvijā. Pagaidām pētniekiem vēl nav atbildes, kas tieši ir vainīgs pie melno stārķu straujā populācijas krituma un kāpēc agrīnai mirstībai ir tik ļoti pakļautas tieši mātītes. Ornitologi atkārto, ka viens no būtiskiem faktoriem ir piemērotu mežu un koku trūkums Latvijā, tāpēc aktīvi tiek veidotas arī mākslīgās ligzdas. Mēs zinām to, ka mākslīgo ligzdu būvēšana var būt ļoti efektīva. Ja ligzda nokrīt, tātad rudenī vai ziemā, un tajā laikā tiek uzbūvēta tajā pašā vietā, tad ir diezgan liela iespēja, ka nākamajā pavasarī putni viņa aizņems. Latvijas dabas fonds kopā ar ornitoloģijas biedrību portālā Dabas dati LV nesen publicējis jaunu internetu kameras tiešraidi no melnā stārķa ligzdas, un tam ir vairāki plusi. Viens ir tas, ka tādā veidā mēs iegūstam ļoti vērtīgu informāciju par to, kas ligzdošanas sezonas laikā notiek, proti, kādas ir putnu attiecības uz ligzdas, piemēram, ja apdzīvotā ligzdā parādās sveši nepiedaroši putni. Ir bijuši gadījumi, kad ir pamats domāt, ka ligzdojošie putni, kāds no pāra putniem sezonas laikā ir nomainījies. Tāpat tādā veidā var iegūt ļoti vērtīgu informāciju par ligzdu postītājiem. Un gal galā tas arī varbūt ļauj labāk saprast to, kāpēc daudzos gadījumos pie mums ligzdošana ir nesekmīga. Kristaps Talbergs, Uldis Vejs, Aivars Baltmanis, LNT.